RTU Liepājas jūrniecības koledžai šodien ir īpaša diena. Īpaša diena, jo mēs organizējam iesvētības, ieceļot jūrnieku kārtā mūsu pirmā kursa audzēkņus, kā stūrmaņus, tā arī mehānikus. Un šodien mēs gribam mūsu līdzšinējās tradīcijas pasniegt jaunā veidolā, izejot jūrā ar šo burinieku, un kādam varbūt tā būs pirmā reize, kad sastopās ar jūru. Vēsturiskais burinieks Libava būvēts 2008. gadā Karēlijā, būvēja 2 gadus. Un īpaši ar to, ka būvēts pēc 17. gadsimta paraugiem, Kurzemes hercogam Jēkabam bija jūras flotē šāda veida burinieki, un visbiežāk izklaidējās aristokrāti un izmantoja šādus te buriniekus pasta vajadzībām. Šodien mums ir jauno mācību spēku studentu kursantu iesvētība. Varbūt ne tāda, kā bija kādreiz, ka metais bortiem, bet jebkurā gadījumā studentiem tika pasniegti pagoni, lai viņi kļūtu par pilntiesīgiem jūrnieku saeimes biedriem. Šodien izbraucām tādā romantiskā braucienā. Bija diezgan baudām, mierīgs laiks arī bija. Mums bija ekskursija pa kuģi. Ļoti interesanti, kā viss ir atveidots. Ieguvām uzplicis, protams, gaidījām to brīdi. 2 mēnešus staigājām bez, un tagad tāds lepnums neliels ir, es teiktu. Ļoti feini bija. Izbaudīju. Es domāju, ne tikai es viens izbaudīju.